Esiet sveicināti cienījamie makšķerēšanas un it īpaši feeder makšķerēšanas cienītāji. Šodien mēs SIA ESMA sadarbībā ar Atputas kompleksu Makšķernieku paradīze organizējam festivālu feeder makšķerēšanā. Par to mums pastāstīs festivāla iniciators Igors. Labdien! Festivāls mums noritēs 2 dienas. Uz festivālu ir atbraukuši gan profesionāļi, gan arī amatieri. Pirmajā dienā mums būs neliels treniņš, būs arī konkurss par precīzāko iemetienu, kā arī pieredzes apmaiņa. Nākamajā dienā mēs izspēlēsim balvas, būs 3 kausi un balva par lielāko zivi. Te, kā jūs redzat, krāsts jau sadalīts pa sektoriem, makšķernieki jau sākuši makšķerēt, trenēties, iesildīties, nodarbojas ar zivju piebarošanu. Un šodien mēs iefilmēsim video par feeder makšķerēšanas tehniku, par inventāru, par barības gatavošanu, par feeder makšķerēšanas sistēmām, barotavam un tā tālāk. Nu, Igors, izstāstīja mums lūdzu, ar ko ir jāsāk sacensībās. Tātad sacensībās viens no galvenajiem faktoriem ir pareiza punkta izvēle, kurā arī turpmāk nāksies makšķerēt. Ja? Priekš tā mēs izmantojam šādu te svariņu, marķieru svariņu, jo marķiera plūdi, piemēram, feederī ir aizliegta, ja ar starptautiskiem noteikumiem drīkst izmantot tikai šitādi te sviniņi. Ja? Tātad viegli slīdoši, ar nelīdzenumiem. Ar šādu sviniņu palīdzību mēs aptuveni nosakam, kāda mums ir ūdens grunts, reljefs un attiecīgi arī atrodam vietu, kurā makšķerēt. Tas ir viens no pašiem svarīgākajiem momentiem. Tad varu nodemonstrēt, kā tas tiek darīts. Mēs izvēlamies krasta pretējā pusē orientieru un veicam iemetienu. Nostiepjam kātu, auku, kad svins ir nogrims, mēs sākam vilkt. Ar kātu nevis ar spolu, bet vilkt. Un principā jūtam, kas notiek mums uz rokas, kas notiek pēc kāta, jūtam, kas notiek vispār uz grunts. Un šajā gadījumā tur ir smiltis. Pirmīt es biju metis netālu. Bišķi tālāk, jā, tur bija diezgan tāds zāls un tāds neliela kantīte. Patreiz punktu es jau principā izvēlējos, bet, pēc makšķers un to, cik viegli tas svins slīd, tur ir kādi, 1,5 metrs līdzenums. Principā šī vietā diezgan vienmērīgs dziļums, kaut kur 1,5 metrs, vairāk distance te ir. Šis spolas apgrieziens 30 apgriezieni, tas ir aptuveni 24 metri. Un svariņam arī jābūt tādām pumpainām, nevis parastām. Tas ir vēlams būt, lai viņš nelīdzens, jā, jo, piemēram, ja te būtu akmeņi kaut kādi vai gliemežvāki, mēs to ideāli justu, pēc makšķeres, jā. Mums tas nodotos rokā, katrs nelīdzenums, un pēc tā mēs varam izsacināt maksimāli to vietu, jā, atrast. Vislabākais, viens no labākajiem variantiem ir tieši tās pārējas, kur pāriet smiltis uz gliemežiem, jā, uz gliemežvākiem, vai arī zivs parasti tādās vietās, pievilina gan tās smaržas, jā, kas ir no tiem gliemežiem, kas ēd arī. Un, patīk atrasties. Plus vēl, protams, arī katrs nelīdzenums šitādā vietā, ja viņi atrod, tas ir diezgan labs pluss. Mēs te redzam arī salas, jā. Noteikti gar tām salām arī tās zivs uzturās. Redzēs, principā jau pēc ūdens arī redz, kur ir svītras, kur ir pārējais, ka vējš uzpūst. Tas aptuveni arī nozīmē, ka tādā vietā ir kaut kāds nelīdzenums, jo ūdens blīvums mainās un nelielā vējā redz jau aptuveni perspektīvu vietu. Te es arī izvēlos
nedaudz komforta sev iemetienu, jo pārāk tālu iemetienu es arī negribu beigt. Nu, redzēs, kā būs. Es redzu, tu izmanto monofilu auklu. Vai ir starpības starp pīto auklu vai monofilu? Noteikti. Upē, piemēram, kur ir straumi, pītajai auklē noteikti būs savi plusi. Uz pīto auklu viņai diametrs ir diezgan plāns, daudz plānāks nekā monofilē. Ir mazāks spiediens uz to auklu, attiecīgi var ar nedaudz mazākiem svariem strādāt. Jā. Ja uzliek, teiksim, monofilu auklu būs daudz resnāka, copes jūtīgums arī bišķīt zūd, jā. Bet te mēs makšķerējam dīķi, kur ir diezgan daudz karpas un kur straumes nav, kur principā monofilē ir vairāk plusu nekā pītajai auklē. Jo monofila aukla arī noamortizē un pastaipās, jā, un ar tādu stipru zivi, ja ir jācīnās, tad ir savu plusu. Un, kā jau teicu, straumes nav, attiecīgi arī nav vajadzīgs to pīto izmantot. Nu, mūsu mērķis zivs tomēr, feederī mēs nevarēsim izvilkt baigi lielās zivs, jā. Un tā, īsumā tā. Labi, paldies, Igor, pagaidām. Nu, tālāk mēs parunāsim vēl ar citiem dalībniekiem. Un tagad mēs parunāsim ar vienu no aktīvākajiem Feeder LV fóruma dalībniekam, Uldim. Sveiki, Uldi. Sveiks. Nu, kā iet? Kā ir sākums? Nu, neko, bišķi pamakšķerēju pagaidām 3 zivtiņas. Aha. Īsti nesaprotu, kas pie kā, bet jāizsiež. Uzbaroju punktu. Izskatās, ka mazā zivs tur nav tālumā. Baigi daudz pagaidām. Gaidām. Labākus laikus. Jā. Un cik ilgi tu nodarbojies ar feeder makšķerēšanu? Nu, es nodarbojos kaut 9 gadus. Jau 9 gadus. Principā no tā laika, kad Latvijā parādījās veikalos pirmie kāti un visus sasmēlos, pirmsākumus visus gāju cauri visiem krievu žurnāliem, visus rakstus lasīju. Tādā veidā, jo arī internets vēl nebija pieejams un nebija vienīgais tas bija, tas ir krievu žurnāli. Ribačs Snami un Ribuloviļīt. Kāda ir tava pieredze makšķerēšanas sacensībās? Makšķerēšanas sacensībās principā pieredze ir tāda, ka tas, kad man jau pēc pāris gadiem bija skaidrs, kad es piedalīšos feeder makšķerēšanas sacensībās, kad viņas būs, tad tas jā. Un arī visās, kas Latvijā ir notikušas, visās esmu piedalījies. Visās. Vēl es piedalījās tādās draugu sacensībās, arī diezgan daudz cilvēku tur bija, arī ar feederes makšķerēju. Tur gan, arī ar makšķerēju. Bet tagad es esmu visas pārējos metodus nolicis malā, tikai feederim pievērsos. Jo man tas arī patīk, tas ir ok. Kā es redzu, tu esi aktīvs sacensības dalībnieks. Es esmu, visās sacensībās piedalījies, kas ir bijušas, un pēc iespējas arī centīšos visās piedalīties. Jo katrā sacensībās tu gūsti kaut kādu pieredzi, kuras pagaidām mums nav baigi daudz. Tas ir. Kā tev šķiet, cik ir svarīgi organizēt un piedalīties tajās sacensībās? Redzi, svarīgi, kam tas ir svarīgi, kam maz svarīgi. Tie, kas pats redzi visu laiku, tie piedalās vieni un tie paši cilvēki. Šodien es skatos, ir bišķi dažas sejas neredzētas. Tā kā īstenībā jau es domāju, ka cilvēkiem interesi ir attiecībā uz tām sacensībām. Jo pirms sacensībām visi tur ņemās un tur raksta un visi piedalīsies. Bet es domāju, ir cilvēkiem bišķi kaut kur ir bailes vai bijībā. Bišķi pietrūkst drosmes, ja? Daži cilvēki arī varbūt baidās. Viņi domā, ko es tur piedalīšos tur. Iedomājās, ko es tur darīšu, ko es tur darīšu. Visi tur ir baigie matadori pie mums pagaidām matadoru nav. Nav pie mums matadori. Visi ir salīdzinoši līdzīgi, sevišķi tie, kas tagad sāk. Tas pirmsākums, kas visi ieiet lietā, tas arī praktiski jāmakšķerē. Tas arī skaidrs, ka nav tā, ka divreiz aizbrauks uz sacensībām, sasmelsies. Jo es arī cenšos vismaz vienu reizi
Tagad mēs varam redzēt, kādu sistēmu Vienu reizi. izmanto, ja? Ne, sistēma ir atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem. Principā neko vairāk es neizdomāju. Šitien es šodien, pat cik ir komercūdens, ja, izmantoju monofilu auklu, ja, un pat cik arī esmas nolikumā nav vajadzīgs šatlīderis, tad es viņu neizmantoju. Jā. Ļoti vienkārši slīdoša montāža, ja. Jā. Te ir uz pērlītes es tādu izkodas, ja. Un te patās galā ir šitais savērku saucamā skrutka, tautā saukta, ja. Jā. Nu, pavadiņa 50 centimetri. Nekas nav, ļoti vienkārši. Un principā arī, nu, man viņa nepinās. Un par pavadiņas garumu tur ir dažas diskusijas, cik tai jābūt. Viens teica, ka garākai, otrs teica, ka īsākai. Nu, tas ir atbilde ļoti vienkārši. Atbilstoši konkrētai situācijai. Jā. Jā. Tagad es izvēlējos 50 centimetrus, ja? Nu, redzēs, īsti nav saprotams. Nu, redzi, tagad skaidrs, paņēma 50 centimetrus pa zobiem, ja? Bija forša paķaška pa zobiem. Redzēs, vēl pamakšķerēšu, iespējams, ka pāriešu uz 70. Ļoti iespējams. Jā, īsāko es nevaru, man arī nepatīk, ja? Bet, piemēram, nu, upē jau es lieku, nu, metrs, tas ir ok, tas ir labi. Nu, man patīk ar garām pavadām vispār, sevišķi traume. Vispār patīk upē vairāk. Tas komercūdens, nu, tas tā. Ot tieši gribu uzjautāt, vai labāk organizēt tās sacensības privātdīķos vai kaut kur Nu, es nezinu, es domāju, kad es vispār neesmu privātu ūdeņu, šito komercūdeņu piekritējis, vai ne, makšķerēs komercūdeņos. Man patīk labāk upē. Noteikti, kur ir daudz zivju, kur ir dinamika, ja? Visiem ir iespējas kaut ko noķert. Visi, kas, nu, ja mēs par sacensībām runājam, ja? Atbraucam uz sacensībām, nu, katrs noķer savu zivi, vairāk vai mazāk. Jā. Labi, Uldi, nu, paldies par sarunu. Labi. Jāsakas, Okay. Pārunāsim vēl. Visa kātu krustošana notiks rīt. Šodien tikai tā. Iepazīšanās. Paldies. Ну а сейчас мы побеседуем с нашей единственной участницей соревнований Натальей. Здравствуйте, Наталья. Пару вопросиков. Как давно вы увлекаетесь рыбалкой? Ну, лет 5, наверное, или 6, плотно. Ага, так, то есть, чтобы регулярно ездить и так далее. Каждый день свободный, отпуск, выходные, то есть только на рыбалке. Ясно. А кто, как говорится, подсадил вас на это дело? Ну, любимый муж, конечно. Любимый муж, да? То есть он уже был профессиональным рыболовом? Нет, он тоже отвез совершенно случайно. Приезжали, мы купили спиннинг за 3 лата, по-моему. Заехали на карасевник и в диком азарте просто отрывались. Мелкой рыбешки и все. И с тех пор вот просто с удочкой всю вечер. Ну это отлично, когда вот супруги, вот одно увлечение, хобби, это рыбалка, это очень хорошо. Повезло. Это повезло и одному, и другому, да, это точно. А вот насчет соревнований, это первые соревнования в вашем опыте? Первый раз, да. Первый раз, да? Первый раз. И как, не было там такого, участвовать, не участвовать? Было, то есть, как бы, когда это было, ну, скажем, далеко впереди, там, 3 месяца, по-моему, да, мы узнали, то есть, даже если не больше. То есть, ну, соревнования, ну да, когда-то потом. А буквально вчера случился вообще мандраж, я говорю, я вообще никуда не поеду, опозорюсь и так далее. То есть, обычно в компании бывает так, что я иногда облавливаю мужчин-профессионалов даже, да, то есть, как бы, и не хотелось упасть лицом в грязь, ну, что да. называется. Не, ну это правильно, потому что, ну, как-то вот активность-то есть, в принципе, среди людей, вот, но хотелось бы, чтобы она была больше, потому что, ну, как-то вот людей вот отпугивает само слово соревнования, и почему-то они, хотя у них есть для этого снасти, они знают, у них есть опыт, но почему-то вот это слово их отпугивает, и они как-то отказываются от этого. Вот как вы считаете, что бы могло мотивировать это? Ну, не знаю, мне кажется, это просто в сознании самого человека должно как бы поселиться то, что соревнование это большое как бы,
шанс опыта набраться, да, вот когда по правую руку там или по левую сидит человек, который это делает лучше, качественнее, и как бы, ну, и он знает, что он делает, да, то есть посмотреть вообще, то есть, ну, это тренировка, да, и, то есть и опыт лишний, ну, как бы, и только из-за этого, то есть на какие-то призы понятно, что там рассчитывать не приходится, да, но вот именно в опыте, опыта набраться, да, то есть это супер вообще вещь. Ну, конечно, да, чтобы завоевать приз, нужно набраться опыта, да. Понятно. Ну, вот надеюсь, что после съемок после наших видеосъемок люди увидят, что здесь нечего бояться, что здесь можно смело участвовать. Также любители тут рядом с профессионалами сидят, и все нормально ловят. Можно посмотреть, никто не секретничает, все показывают, рассказывают, то есть это не проблема. А вот в рыбалке вы относитесь к людям, которые любят экспериментировать, что-то новенькое, и либо же вот проверенный способ, и вот от него ни шага в сторону, вот работает и работает. Либо же вот... Нет, всегда эксперимент, то есть каждый раз и на рыбалке там, то есть тактика и стратегия все время меняется, да, то есть и в дистанции, и в самой оснастке, да, может быть, и в наживке, то есть и в приманке, то есть, ну, все время эксперименты. Ну да, ну в принципе без этих изменений, конечно, вперед не уйти, да, поэтому... Ну да, когда ты сидишь на чем-то одном, то есть, ну, как бы, она может сегодня работать, завтра не работать, и, ну, как бы, и что, тогда приходится что-то выискивать, да, то есть, ну, постоянный эксперимент, конечно. Ну супер, а вот по весу пойманной рыбы, вот есть такая запомнившаяся, самая большая или самая такая счастливый улов такой? Да, есть, это в прошлом году на Велопе, линь, точно вес не скажу, но порядка за 2 килограмма. И как бы даже не размер, а линь такой боец ответственный, да, то есть как бы упорно сопротивляется достойно. Было интересно бороться, да, то есть как бы пришлось и в воду зайти, там, и разные телодвижения поделать, да, не достало. Но на фидер ловили? На фидер, да. Ага. Ну вот отлично, вот, это очень хорошо, когда есть что вспомнить. Ну, это такое интересное. Да, да. Ну, надеемся, что в этом году будет еще более яркие, так сказать, впечатления о рыбалке, и также от этих соревнований вот, останутся самые наилучшие впечаtlения. Спасибо, Наталья. Спасибо большое. Ну, тогда до новых встреч. Labi, jautājums par to, kas bija, kas notika un kas būs pēc šodienas treniņa. Nu, treniņš nav vispār nebija baigi daudz sološais, teiksim tā, daudziem. Ko es varu teikt par sevi? Noķēru karūsu, dažus raudas, ruduļus dažus, izdarīju secinājumus. Domāju, ka rīt zivis būs. Nu, tagad mums tepat krastā sanāks neliels konkurss mēšanas precizitāte. Nu, uzvarētājs saņems diezgan vērtīgu balvu par maisiņu no Sija Esma ar balvām, kurai ir tāda forma Barotovam, speciāls adātas, āķi ar pavadiņām būs, stoperīši, parīts Barotovas, un, kas tev ir? Un viss, tas arī būs mūsu balva. Balvas maisiņš no Sija Esma. Tūlīt skatīsimies. Katram dalībniekam būs iespēja uztaisīt 2 mētienas, vienu kā treniņu mētienu, un otrais būs viņa mētienas. Tur mums ir pludiņš, kādus 10, varbūt 12 metrus no krasta, un kurš iemet tuvāk tām pludiņām, tās makšķernieks arī saņems to balvu. Nu, es skatos tā, ka sākums ir un diezgan labi mūsu makšķernieki met, diezgan tuvi mūsu pludiņām. Nu, skatāmies, kurš būs precīzāks. Nu, tagad mums ir uzvarētājs, pat precīzākais makšķernieks un īpaši patīkami, ka tas ir mūsu Esmas Feeder Team dalībnieks. Vitālij!